Jūs tāds bāls izskatāties. Vai jūs tik tiešām veseli esat? Īsti vesels. Bet tas var man liekas. Vai zinājiet? Tā pasta ir attālusi. Viena vēstule. Ziņas no mana tēva kāpeļa. Tā gan ir. Bet es bīstos, es nezinu, vai es jūsu veselība, tēvs, jūs tāds valsts izskatāties. Vai jūs tiešām veseli esat, tēvs? Zivs ūdeni. Bet katra problēmas no tām domām pēc mūsu veselības nāca, ka jau man tīra reities ir tas teicis. Kad jūs vāji esat, ja domājiet tikai drusku būt, tad laižat man. Es tad citā izdevīgākā laikā vairs runāt gribu. Šī ziņa nav priekšdienas jau vārīgas. Kas man atkal būs jādzird? Labi, bet es pats jums priekšā gribu lasīt, jo visu jūs vēl dzirdēt nedrīkstiet, kas te ir rakstīts. Visu netālu nekā uz priekšu. Lekcija no 1. maija. Nebūtu es tev apsolīšu, mīļais draugs, visu, ko es dzirdu no tava brāļa tev rakstīt, tad es tiešām tev šādām nelabām ziņām nemocītu, jo es gan no tavā vēstulē redzu, cik ļoti šādas ziņas no brālītu sirdi ievaino. Man jau nāk priekšā, ka jūs pēc tam nelieši raudājat, ka jūsu tēvs, mans Dievs, bāli paliek, mans tēvs jūs bāli paliek, kad jūs neko dzirdējuši nesat. Tālāk. Viņš raksta tālāk tā. Es negribu vēl visu, kas noticis zinām darīt, bet no tā, ko es zinu redzēt, var, ka jūsu brālis to mēru sava kauna piepildīgs teicās pēc 4000 dukātu parādu, un kad tas vienu bagātu bankīru meitu te apspējis, tas brūd gan vienš kaušiem nosacīt, tas vakar vēl citiem 7 tai rokai, tai tās tiesas izbeidzas. Lūkojiet tās labāk citu vārdu. Citādi ielas puikas uz jums ar pirkstiem rādīs, kuri no tā dzirdēšanas. Arī to man mīļo Francija radīja. Ak, mani bērni, tie man pie sirds būna. Nu, jūs redzat, ka es varu stāstīt. Un tad tas jau šais augstais koka Francis, tais ikdienas cilvēks. Kad jūs vēl mani nosaucāt, es pateicu Dievam ar saliktām rokām, kad es tāds neesmu kā šis. Piedod vienam vecam tēvam, kas savās dalībās ievīvēs. Tu zini tās asveres, kas man caur kādu nākušas. Jā, tēvs. No jūsu acīm es gribu slaucīt.